Sveicināti, darbie draugi! Ir tāds teiciens, kā jau jūs ziniet, kad veselā miesā vesels gars, jeb otrādāk. Kā tomēr tur ir? Kā vispār vesela miesa var būt? Es domāju, ka ļoti svarīgi būt veselam garam, jo no neredzamā ir cēlies redzamais, un es domāju, ka gars uztur miesu pie dzīvības, nevis otrādāk, ka miesa uztur garu pie dzīvības. Un tāpēc, lai piepildītos šis teiciens pa veselu miesu, man liekas, ka sākumā jābūt ir veselam garam. Bet kā lai šo veselo garu dabūnu? Man liekas, jānonāk ir pie patiesības atziņas. Kas ir kas? Jo pasaulē ir daudz māņu, ļoti daudz māņu, un cilvēki var ticēt jebkam, numeroloģijai, sāk sakot, budismam, mormonismam, jehovismam, viss kaut kam ir ļoti daudz mācības. Bet ir tāds teiciens Bībelē: atzīsti patiesību, un patiesība darīs tevi brīvu. Principā es esmu sapratis, ka patiesība ir Jēzus Kristus, trīsvienība, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Tā ir patiesība, dievišķā patiesība. Un skatoties uz sevi, principā es biju slims bez Jēzus Kristus, biju atkarīgs no visādām lietām. Īsāk sakot, ja es tā atceros, principā biju atkarīgs no visu kaut kā, tāpat kā daudz cilvēki ir atkarīgi no medikamentiem kaut kādiem. Es arī biju atkarīgs. Es biju atkarīgs no narkotikām, no alkohola, jo man tas bez tā visa bija neinteresanti. Nebija iespējams dzīvot. Bet tā, kad es satiku Jēzu Kristu kā savu glābēju, viņš man paņēma visu nost. Man vienkārši to vairs nevajadzēja un iedeva Bībelīti. Jaunā derība. Jaunā derība šitā dotajā brīdī ir krievu valodā, es viņu gribu iedot savai mammai, lai viņa palasa, aleluja. Jo, saprotiet, ja cilvēks ir slims, viņš lieto medikamentus. Principā cerībā, ka šie medikamenti viņam palīdzēs. Bet viņš grib savu miesu. Medikamenti viņi ir priekš miesas, medikamenti nav priekš gara. Bet priekš gara ir Dieva vārds. Dieva vārdu var lietot kā medikamentu. Tu vari 3 reizes dienā lietot Dieva vārdu. Vienkārši kā zāles. Piemēram, no rīta pusstundu palasi, pa dienu palasi pusstundu un vakarā palasi pusstundu. Piemēram, tāds variants. Pat palasīt 3 reizes, ēst garīgos medikamentus. Bet svarīgi ir ar pareizu attieksmi attiekties priekš šiem garīgiem medikamentiem, jo tāpat kā tu zāles, ja jau tu viņas ej, tad tev ir ticība, ka viņas tev varētu palīdzēt, un tāpatās arī jābūt attieksmei pareizai pret Dievu vārdu, ka viņš tev palīdzēs. Halleluja, un uztver to kā medikamentus, ja tu esi slims dotajā situācijā. Un vienkārši lietot viņus, slava Jēzum Kristum. Un es domāju, ka šie medikamenti varēs padarīt veselu garu sākotnēji. Gars atspirks no visādiem murgiem, ko mēs esam salasījušies žurnālos, televīzijā. Televīzijas, es pateikšu godīgi, es vispār, kā esmu kristietis, man nav televīzijas. Es filmas skatos, man patīk filmas pastīties. Bet televīziju es neskatos, tas ir pilnīgākais murgs, jo tur visu laiku principā pludina negatīvismu. Tas pats, kas valdībā, kā pieņem likumu, tā zini, viņš ies pa sliktu tev. Īsāk sakot, es neklausos, ko viņi ir pieņēmuši, man pat vairs neinteresē, īsāk sakot, kas notiek televīzijas ziņas, es vispār neskatos, īsāk sakot, priekš kam? Jo tur principā ir visu laiku negatīvā informācija, kura nav no Dieva. Tā nav dievišķā informācija. Dievišķā informācija tevi ceļ. Viņa tevi nebiedē, saproti. Un daudzi cilvēki jau no bailēm mirst nost, un tāpēc Sātans viņš sūta tikai baiļu viļņus cilvēkiem virsū, un cilvēki ir šausmās, īsāk sakot, lasot negatīvu informāciju. Tā kā es ieteikšu tev vispār neskaties tās ziņas,
nelasi nekādas šitos te īsāk sakot variantus. Es, piemēram, vispār to neskatos. Es skatos tikai Dievu vārdā un visu skatos caur Dievu vārdu prizmu un viss ir baigi superīgi. Un arī iesaku tev, nefokusējies uz šo pasauli, bet fokusējies uz Dievu vārdu. Jo tu būsi ilgāk Dievu vārdā, jo ilgāk tevī mājos miers. Jo pasaule ir atnākusi, lai tev mieru nolaupītu. Bet Dieva vārds ir dots, lai tev iedotu mieru. Un tāpēc remdējies Dieva vārdā. Halleluja, Dieva vārds dod mieru. Tāpēc, lai Dievs jūs svētī, halleluja, nonāk pie patiesības atziņas un lietot pareizos medikamentus. Un ja gadījumā kāds grib pieņemt Jēzu Kristu kā savu glābēju, tad mēs varam tagad lūgt, lai Jēzus ienāk tavā sirdī. Un vienkārši atkārto. Mīļais Jēzu, es tev ticu. Piedod manus grēkus, ienāc manā sirdī un kļūsti par manu kungu un glābēju. Āmen. Un tad var izmest ārā televizoru vai vismaz atslēgt to kanālu, viņi pilnīgi nav vajadzīgi. Es tev nopietni saku, bez televīzijas informācijas tu pavisam noteikti izdzīvosi, bet bez Dieva vārda pavisam noteikti tu neizdzīvosi. Un dzīve ar Dieva vārdu ir krietni vieglāka nekā tas, kas ir pa sociālajiem tīkliem, īsāk sakot, pa televīziju, ko mums te baro visu šo miskaste. Dieva vārdā ir miers. Visos žurnālos, avīzēs, sekulārajā informācijā nav miera. Tā kā lai Dievs jūs svētī. Āmen.